Likās, ka mums šodien vakariņā vairs nekā nav. Jā. Bet mums iznāca riktīgi labs galds. Galdiņ klājies. Mums ir garnevs, kas ir ļoti labs. Mums ir maizītes. Šitās te limonādīs topā ir Itālijā mums. Man vismaz šī ļoti garšo. Čino, tāda rūkta. Tā kā kvass pišķiņ, bet negluži kvass. Interesanti garša. Un šitās te tagad kur Aija garšo un saka, ka esot. Jā, ļoti interesanti. Arī tāda drusiņa rūkta. Čučut. Rūkts un salds kopā. Čino un činoto, redzi? Es varētu atgādināt kaut kādu zēnu. Es nevaru Baikālu atgādinu. Jā, čino. Arī vai kapučīno. Mēs iegodīgi neesam nemaz parādījuši, kā te parasti vakaros notiek. Reku pēdējā vakarā mēs bišķi pasēžam tagad. Mums tās te tas ciems. Visur cilvēki runāja, ēd vakariņas. Tagad vēlās. Un arī Aija rekur ēd. Un ko Aija ēd vakariņās Itālijā? Tu jau teici, lai iet šodien vakot, vai es tev sūtīju, lai sēns iet salasiem? Jā, salasiem. Vienu dabojam. Vienu es tomēr dabūju. Vai tu? Jo tu jau mani sūtīji bekot. Jā, ir sēne. Kāda starpība kāda? Ir labi, sēne paliek sēne. Tā lieta. Vakars, dāmas un kungi. Mūsu ciemats. Dzīvs. Cilvēki laista puķes, ēd vakariņas. Suņi skatās ausās, ko es te runāju muļķības vakarā. Un jā. Un es ar savu sēni vēl aizvien. Tu pagaršo viņu labāk, pasaka, kā viņu garšo. Stāv tā kā mikrofonu to sēni. Smaržo ļoti labi, iegodīgi. Pēc kā? Pēc baravības? Zini, pēc kā īstenībā viņi smaržo? Viņi smaržo pēc veikūks. Veikūks? Jā. Nav būt. Vismaz tāds smarža ir no konkurence. Vai jau no kalniem tev vējš atpūt? Kas tu esi par cilvēku? Te, ko suņi jau pilnīgi dusmīgi stāv. Desmit. Ok. Un nākamreiz, laikam, zvanīs 7 no rīta. 8. Jo visu nakti viņš nezvan, vai ne? Jā, ka viņš tā kā nezvan līdz, pieņemsi pat, varētu zvanīt tā kā līdz 12. Varētu, jo ne? Tev gribētos. Un pirms mēs dodamies projām no šīs jaukās vietas, ātri var aprādīt, kādi tad mums apartamenti trāpījās. Un ņemot vērā, ka mēs izvēlējamies kaut ko no budžeta varianta, varu teikt, ka šiem apartamentiem var mierīgi iedot 10 no 10, jo viss pilnībā atbilda tam pamatprasībām, ko parasti gribētu savās ceļojuma naktsmītnēs, un pat bija vēl labāk nekā iedomājamies un cerējām, jo tiešām norezervējām kaut ko lētāk nekā vidēji apkārtnē varēja dabūt, ar galveno nosacījumu, ka varēs vienkārši piebraukt un novietot auto, forši būt savu virtuvīti un kaut kāda ārējā telpa, un tas viss bija un mums ļoti patika. Gan viesnīcai, gan ciematam dodam pa 10 un braucam nelielā ekskursijā, jo neskatoties uz to, ka mums šodien ir lidojums atpakaļ, mums ir praktiski visa diena mūsu rīcībā. Ceļojuma turpinājumā, jau braucot uz lidostu, esam nokļuvuši vienā ļoti skaistā un populārā vietā. Mēs esam atbraukuši uz Feni, vai Fenī, vai Fenis, saucās šī vieta. Šeit ir ļoti slavena pils, ļoti skaista pils, kura pašlaik šajā pašā minūtē tikai verās vaļā. Par šo pili varu īsumā pastāstīt, ka tā ir itāļu viduslaika pils, par kuru ir zināms, ka tā ir būvēta 13. gadsimtā un ir viens no populārākajiem turisma objektiem Austs ielajā. Apmeklēt šo pili varēsiet tikai un vienīgi gida pavadībā, un viss apmeklējums parasti aizņems mazāk nekā pusstundu. Pils ir skaista gan no iekšpuses, gan no ārpuses, bet iekšā filmēt jums neatļaus pat ar telefonu, tāpēc detalizēts kino par šo vietu mūsu kanālā nebūs skatāms. Ir Feina pils vizīte. Izstaigājam pils iekšu ar gidu. Gids itāļu valodā gan, bet kāpēc nepamācīties itāļu valodu arī pārmaiņas pēc? Magic. Bet laikam divatā ir labāk. Ar tūri ir tūri. Tūri, jā, vienīgais, jā, gids runā visu itāliski, un tad pāris uzraksta angliski varēja saprast, bet, tā acis papriecēt bija, es uzskatu, ka bija kur, protams, kā jau jebkurā senā ēkā. Un īstenībā, ja tā padomā, pils nav nemaz tik liela. Tiešām mēs praktiski tur lielāko daļu jau izstaigājam. Daudz istabas, bet jā, ir redzēs lielāks pils, vai ne? Bet arī viņi diezgan maldīgi. It kā no ārpus izstās maziņi, bet iekšā tās istabas nebija tāds baigi
šaurās. Katrā istabā pa lādei un pa kamīnam. Milzīgiem kamīniem. Tas man arī paliek iespējā. Reāli katrā istabā ir kamīns, viens pa otru lielāks, milzīgs kursteņi, milzīgs tie dūmvadi un lādes. Es domāju, tajos laikos izglabāja lādēs, ne? Fūrlādes, vienkārši lādes. Nebija jau nekāds skāpji, vai tie nav saglabājušies no tiem laikiem, ne? Visi met parasti lādē kādreiz. Kāpēc ne? Galvenais, lai ir ko mest lādē. Tā ir tā lieta. Vienmēr brīvdienās man ir īsts piens nopirts, un es nekad nepadzeros. Šodien leduskapī no rīta čekojamies no viesnīcas ārā. Un pateica sev, ka šodien jāizdzer viņš pa dienu, kamēr braucam. Mēs tagad brauksim no Fenis uz vienu nākamo vietu, jo mums vēl joprojām ir laiks kultūra programmai. Fenis pils dosimies uz Bardas fortiem, kas atrodas pašā Aostas ielas sākumā, un ja Fenis pilī var atvēlēt pusstundu, nākamais apskats objekts ir daudz lielāks, un tam var atvēlēt iespējams pusdienu. Nākamā pieturvieta mūsu kultūras programmā ir Bardas pils. Esam nonākuši uz Bardu. Pilnīgāko, ļoti lielu masīvu pils vairākos. Dievs, tūlītās viss parādīs. Un redzi, šeit tūmā vien, cik daudz visu kaut ko var redzēt. Un šis viss ir ap Bardu. Un mēs esam Forte di Bardi. Viss šeit notiekās ļoti tādā skaistā vietā. Un senlaicīgas celtnes te ir visapkārt. Šeit satiek divas upes kopā. Tas bija ļoti romantiska vieta. Nezinu, kāpēc mēs braucam ar Ai tagad pa šo ielai, tā kā uz lidostas pusi, un tāds sēd, ka šeit atnāk tā kā septembris kaut kāds liekas. Mēs esam bijuši ceļojumos tādās, ar tādu sajūtu, nezinu, kāpēc. No septembrī arī var būt karsts, bet nezinu, kāpēc. Kaut kā laiks, vai pēc Jāņiem viņš pamainījās reiz. Es tieši gribētu pieminēt, ka Jāņi ir pagājuši, un tu zini, kā laiks mainās pēc Jāņiem parasti. Tā ir tā lieta, jā. Nu, ejam lūkoties, laikam šeit ir ieeja, galvenā ieeja, kad mēs varam iet iekšā kompleksā un skatīsimies Bardu. Skatīsimies Bardas cietoksni. Tikko sākām savu Bardas apgaitu un sapratām, ka rekur šeit ir cietoksnis un pils, un te pa vārtiņiem ieeja iekšā, tā kā vecpilsētā uzreiz. Uz šo, es nezinu, vai vajadzēja biļeti pirkt vai kā, uz šo tieši vietu. Te tu vari iet pilsētu, paskatīties arī. Šeit visa pilsētiņa ir tā kā muzejs, te ej pa ielu, un uz katras mājas ir apraksts, kas ir šajā mājā, kas ir tajā bijis, un katra māja ir kaut ko slavena. Nu, šeit ir kafēnīts, piemēram. Jā, tie ir restorāns, kur cenas, piemēram. Un te pašā laikā aprakstīts, kas šī ir pa māju, kā viņi cēlusies, tāpēc, ka mājas viss tas ļoti cenas. Un tiešām es skatījos bildēs tikko kā tur lejā, kur mēs biļeti uz pilu nopirkām. Es domāju, šī tāda vieta arī būtu forši kaut ko redzēt. Izrādās, šis arī ir.
šis pils komplekss ir krietni lielāks nekā iepriekšējā vietā, kur mēs bijām Fenī. Šeit ļoti daudz, kur staigāt augšā lejā. Te ir arī lifti tādi, cik es redzēju, tāds bija kaut kāds eskalators ārpus, tā kā Ārmalā. Pa viņi gribējās izbraukt, bet mēs jau, kā jau lielu staiguri, esam kaut kur uzkāpuši augstāk un dabujām šitādu skatu. Mums ir biļets, mēs varam apmeklēt kaut kādas, mēs nenopirkām pašu dārgāko, bet tāda vidēji, tāda parasta cena, kurā iekļaut ir 2 muzeji kaut kāda, es tā īsti nesaprotu. Mēs kartē neesam paskatījušies, kurā vietā te ir muzeji. Un paliek jau karsts. Temperatūras updates kā vienmēr. 30-niekam veļās pāri pamazām. Un tie nav gadi. Iegājām gleznu ekspozīcijā. Respektīvi šajā vietā ir vairākas gleznu ekspozīcijas un muzeji par visādām tēmām, par Alpiem, par karu, par visu kaut ko. Un, kad tu esi iegādājies tādu pamatījies biļeti, tev paredz, ka tu vari apmeklēt 2 pēc tavas izvēles no šādiem muzejiem. Mēs apskatījām jau vienu ekspozīciju, pēc tam uzbrauksim augšā, te ir lifts, interesants, ar kur mēs uzbrauksim uz augšu, paskatīsimies vēl šo to. Jā, šī vieta noteikti interesanti. Brīnos īstenībā ļoti maz cilvēku šeit ir. Šeit ir vesels liels komplekss ar daudz visu kaut ko un pilnīgs tāds miers un klusums. Un tiešām liekas, ka ir septembris. Kas te notiek? Bet labā nozīmē, tā kā septembris tāds, kā atvasara kaut kāda. Tas gaiss varbūt tāda krāsa. Ak, Dievs, arī šitādu vēl būs jābrauc mums. Uz kurieni? Uz augšu. Te jāspiež. Kurš? Kura poga? Uzbrauksim lejā. Ko tur saspaidīgi? Kāpēc? Kāpēc ārā? Kaut kāds vārkārt. Viņš tiešām izskatās baisīgi. Pasies uz viņa rokām. Šo čaliet. Tiešām te ir tik daudz visādas tematiskās izstādes un muzeji. Un, lai tikt uz viņiem pa vidu, tu arī staigā pa šo visu nocietinājumu. Augšā lejā var uzbraukt, var apiet ar kājām, respektīvi staigāt tā kā pa lielu pilsētu. Un ik pa laikam ir tev kaut kādas vietas, kur tu vēl vari iet iekšā. Pilna biļete, ja tu gribi visus muzejus apmeklēt, visu, kas šeit ir, laikam maksāja 24 eiro no cilvēka. Un tāda biļete, tā kā mums ir, ar 12 eiro no cilvēka. Var jau arī būt tā, ka hotels var būt pilī. Jā, šeit bija hotels, tikko garām pagājām arī. Tiešām tie ir labirints. Iespējams, ka mums Somā īstenībā ir karte, kurā varētu skatīties, bet... Un tur tālāk ir vēl viens lifts, 4. Un vēl viens lifts ir. Tie mēs neesam paši augšā nemaz. Vai arī tagad tieši esam. Pirmā stāv. Bet tas ir maldinoši, jo īstenībā mēs esam jau oficiāli 4. bet pēc sajūtām 9. 7. debesīs. Jā, nu ir tiešām interesanti. Man patīk šities, ka te tāda feature un ka tur braukt augšā pa liftiem.
Super, vienkārši. Ideāli. Nav brīnums, ka šī pils no malas izskatās ļoti grandioza un liela, un paskaties, kādā augstumā mēs te esam jau. Ai, man kaut kā negribās braukt mājās vēl. Jā. Tur tā lieta. Bet mums vēl ir pāris stundiņas. Jā, bet kas tas ir priekš brīvdienām? Pāris stundiņas jau nav vairs daudz. Jā, nevar salīdzināt ar 5 dienām. Tas gan. Es laikam atkārtošos vēlreiz, tiešām var apmaldīties, cik daudz vairākos stāvos šeit viss notiekās. Un visādi gaiteņi, ējas un iespējams, ka pusdienu var šeit tusēties pa šeit. Un, ja tev ir pilnā biļete, apskati daudz ko arī uzzināt. Un tā, mēs mēģinām atrast, kur ir Alpu muzejs. Tā būs mums otrā vizīte. Man liekas, ka mēs te ienāksim arī kaut kādu stundiņu. Tas ir te jau tīpus. Jā, mums nav tik daudz laika. Man pat aizdomas, ka man būs pat pa īsi īstenībā bišķiņ laiks tagad šai vietai, lai kvalitīvi izpētītu. Ejam, meklējam Alpu muzeju. Kungs. Alpu muzejs Bardas cietokšņa ietvaros bija vienkārši fantastisks. Gan izmērs, gan ekspozīcijas, gan dizains, kādā veidā viss ir apmeklētājiem pasniegts ļoti augstā līmenī un ļoti interesanti vieta, kur apmeklēt. Šeit vien var pavadīt vairākas stundas, un ja tev ir biļete, ar kuru tu var apmeklēt visas tematiskās ekspozīcijas un muzejus, tev tiešām vajadzēs atvēlēt gandrīz vai visu dienu. Bet, ja tev ir 2 apmeklējumi, droši ej uz Alpu muzeju. Ja godīgi, man liekas, šī ir labākā ekspozīcija, ko es vispār esmu redzējis. Tik tiešām nebijām gaidījuši, ka kaut kur Itālijas nomalē, sen cietokšņa sienās, kā viena no vairākām pieejamām ekspozīcijām būs šāds te grandios muzejs, kurš jau pats par sevi vien ir apmeklējumu vērts. Kam patīk kartes, šeit visādas kartes no vienas vietas. Un ne tikai uz sienām, tu var staigāt pa kalniem, kur mēs esam bijuši īstenībā, mēs varam atrast savas vietas. Te ir visi Alpi. Pagaid, Turīna, kur ir. Vai kur Aosta? Tā jau tie Alpi tik lieli sanāk, paskaties. Redzi? Mēs jau tikai pabijuši esam šeit. Re? Aosta, Breville. Ne? Jā. Un atlidojam uz Torino, redzi? Torino, Alpi vairs kalni nav. Jā. Kā te izskatās? Un redz, aiz Torino, ja tu brauc tālāk uz jūru, tur atkal ir viena kalnu grēda. Un uz Savonu vai uz Ženovu var atbraukt pie jūras jau Itālijā. Nu, mēs šajā ceļojumā to nedarīsim, bet pa karti pastaigāt man nav nekad gadījies. Kādreiz es pajautāt kādiem saviem draugiem, vai viņi ir kādreiz staigājuši pa karti. Respektīvi, Alpi nav nemaz tik maziņi. Tiešām mēs tikai pašu kaktiņu esam tagad paskatījušies šoreiz. Kur mēs, lielie ceļotāji, esam bijuši vēl? Nu, kaut kur Šveicē esam bijuši. Mēs esam bijuši Seinmorits. Kur šeit? Seinmorits. Kur vēl? Esam bijuši Austrijā bieži vien kādreiz. Innsbruck, Seefeld, Meinhofen, Krimml, St. Johann im Tirol. Visi šie nosākumi arī zinām bija kādreiz. Bet iedomājies, kas par attālumu īstenībā no pozējošās ājas, vai ne, no tā gala līdz šim, jo šis ir vispār, pareizā tādā lielumā, kā arī tam ir jābūt. Un tad mēs esam bijuši Slovenijā arī, te ir Slovenija, Bled.
LED, Bohiņas ezers, ļoti skaista vieta. Trīglavs ir, Krainska gora. Nu, nice, vidas ir vienkārši kādam, kam patīk kartes. Šitā vieta pārāk labi. Teikt, ka galīgi negaidīju kaut ko tādu. Un es gadu iedomājos, ka arī varbūt vēl citi tie muzeji un izstādes arī, tādas pašoli, bet šīs te Alpu ārprāts. Tad tiešām mēs jau sasteigti izskrējām diezgan cauri visu, bet tur visu laiku katra istaba bija cita. Katra istaba ir vēl mazas tā kā ekstra telpīs, un katrā ir kaut kas. Ārprāts, tiešām. Jā. Jā. Un nu mūsu nelielais Itālijas piedzīvojums būs pietuvojies finiša taisnei. Varbūt tā nebija tāda Itālija, kādu parasti cilvēki iztēlojas, bet šī bija Alpu Itālija un, precīzāk, mazāk populārais Austs reģions, kas mums ļoti labi iepatikās. Bet tagad jādodas uz Turīnas lidostu, no kuras vakarā ir mūsu lidojums, un zinu vienu, ka uz Itāliju noteikti vēl atgriezīsimies. Varbūt tā būs Neapoli, varbūt Dolomīti, bet mēs noteikti kādreiz vēl tiksimies. Es gribēju pateikt, ka šausmīgi karsti. 36, 37 grādi. Mums bija paredzēts, ka mēs tā kā, mums vēl diezgan daudz laiciņš ir, jo mums pašā vakarā ir lidmašīna, mums bija doma aizbraukt uz Turīnu, atdot mašīnu, bet braukt ar autobusu. Bet ārā ir tik karsts, 37 grādi, ka mēs kur nebrauksim. Mēs sēdēsim lidostā, vēsumā. Nu jā. Un baudīsim tur atmosfēru, lidostas atmosfēru. Jā. Kā staigāt 37, 38 grādos, kā tādām žāvētām plūmītēm. Lūk tā. Šeit mums jāpavada. Ir iemaldos 7 stundas. Varbūt jau mazāk. Viņam mēs uzdomāsim, ko darīt šajā mazajā telpā. Bet mēs jau padomājam, ka pusīti mēs šeit, un otru pusīti savu brīvā laiku pavadīsim tur. Aiz vārtiņiem. Kas to būtu domājis? Ka es turpināšu savu vlogu? Mums 7 stundas tagad īstenībā jāuzkavējas tiešām lidostā. Kur? Nevienā lidostā es neesmu redzējis tā brīnumu, kā mēs dabūjām veikalu, tādu smuku lielu veikalu, kuru bija īstenībā problēma dabūt citreiz pat ceļojuma laikā. Par normālu standarta cenām, viss kaut kāds, izvēle, saldējums, rums, makaroni, kaķibarī, vienalga, viss kaut ko, tepat lidostā. Un par cik mums ir ļoti daudz laiks, ko tērēt, mēs varam pa laikam iet uz veikalu un kaut ko nopirkt un sāk degustēt kaut ko. Mēs varēsim mieloties. Mieloties, riktīgi. Čalis iedeva pat karotītes mums, lai mēs varam te saldējumēs. Tu zini, kā ir? Brīnišķīgi. Nē, tiešām, labākais veids laikam bija, kā izplānot mums vakara. Un paldies Dievam, ka šāda te skaista vieta ir lidostā. Pirmo reizi, godīgi tā lidosta. Un vēl kas ir, mieriņš ir tāds, ka tagad 2 stundas praktiski neviena lidmašīna tā kā neienāk iekšā.
Tur pagaies mieši klusums, tur nav nekāda cilvēka boļa. Pirms tam nāca daudz lidmašīnas, un pēc tam nāca. Tā kā 2 stundu praktiski pauze. Varam tagad mierīgi sēdēt un degustēt visādas ēdienas no veikala. Ideāli. Ko vajag vairāk? Pilnē lēmē. Reiz. Man vajag 2 saldējumus. Vai no kotu man ir? Šis sicīliešu citroni ir, mamma mia, cik garšīgi. Ko te mēs tā sēžam Turīnas lidostā un ne vārdu par Nutellu? Jā. Nutellu? Piemirs, pareizi Nutella, taču ir no Itālijas. 3 lietas, labas lietas. Jā. Joprojām esam lidostā, joprojām degustējam ēdienas. Mums lidostā. Labi, šoreiz tie vairāk ir suvenīri konfekts. Suvenīri pašiem sev īstenībā. Tās Anijas konfekts reti kam garšo vai kam. Kam garšo? Tas, lai spiež laiku. Ak, Dievs. Cik mums stundas vēl palikuši ir? Apteic. 4 tikai īstenībā. Jo godīgi. 4 stundas tikai. Starp citu stancēs lidmašīnā, ko mēs izdājām. Pat pēdējā lidmašīna šodien. Dievs. Nav tik traki īstenībā. Te ir feini. Un diena mums bija spraigi, tāpēc īstenībā man liekas normāli. Nav tā, ka mēs baigi pērējam laiku kaut kam nepareizam. Būs tā varianta. Te ir riktīgi feins tāds uzgaidāmās telpas. Tā vispār tāda patumšināta gaisa, un bišķiņ te riktīgi var pagulēt arī varbūt. Un tā. Tā. Kā tu jūties? Jau citās drēbēs, citās lomās jau? Jā, viss jau ķēdes kājās, ko tas nozīmē. Ceļojums atkal tev ir pamazām. Viss. Un esam praktiski sagaidījuši savu lidojumu. Pulkstens ir 9:30. 6 stundas lidostā. Nosēdēs, nočilāts. Nav nevainas. Nav nekas interesants arī, bet kā ir, tā ir šoreiz. Lidosim mājās, lai var atkal plānot jaunas piedzīvojumus.